Raidījumu piedāvā Sodal un Brikers. Šodien esmu ieradies, lai noskaidrotu Brikers bruģa ceļu un noskaidrotu gandrīz visus tā noslēpumus. Sveiks! Sveiks! Kāds ir bruģis starts? Ar ko tas sākas? Bruģis sākas ar pareizajiem, kvalitatīviem izejmateriāliem. Un kā jūs tiekat tiem klāt? Mēs viņus iepērkam no mūsu uzticamiem, pārbaudītiem, certificētiem izejmateriālu piegādātājiem. Var sakot, tad, kad šie visi materiāli ir saražoti, pēc jūsu izvirzītajām prasībām, tos saved kopā vienā vietā, kas ir šeit. Jā, rūpnīcā. Te viņi visi satiekās. Šeit viņi visi satiekās. Mums ir sava recepte mūsu labajam produktam. Rūpnīca izskatās liela. Cik cilvēki strādā tajā? Visu ražošanas procesu vada 4 cilvēki. Rūpnīca ir 95% automatizēta. Pēc iespējas mazāk iesaistīt cilvēku kaut kāds roku darbs, kā arī cilvēciskais faktors, kas varētu ietekmēt mūsu gala produktu. Domāju, ka maz cilvēki ir redzējuši, kā tas viss notiek, šo plīvuru noslēpumainības pacēluši un sapratuši, kā tas bruģakmens reāli top. Vai tu parādīsi? Labi, iesim, es tev parādīšu, kā viss sākās. Ar prieku. Šeit esam atnākuši pie mūsu izejmateriāliem. Šīs ir izejmateriālu novietnes, kuras visas ir atdalītas, lai novērstu izejmateriālu sajaukšanos. Kā rezultātā mēs nodrošinām īstas receptes, tieši tāpat kā mums mājās ir nodalīti milti pie miltiem, griķi pie griķiem, nevis tā kā viss mazliet čupiņās salikts. Un tad no šejienes pavārs ņem? Jā, tad mēs no šejienes ņemam, tālāk beram iekšā jau ražošanas dozēšanas bunkuros, kur jau sākās tiešais ražošanas process. Tad tur to visu samaisa? Tur tiek jau ņemts, dozēts, no tevim precīzi daudzumi kilograms kilogramā noteikts izejmateriāls noteiktam produktam. Par bruģa sastāvu, vai ir nepieciešama arī kāda līme, vai tas tiek presēts kopā? Kāds šis process ir īstenībā sastāvs tas? Mums ir ļoti vienkāršs, bet tai pašā laikā ļoti sarežģīts tehnoloģiskais process. Pats produkts, betona bruģakmens vai betona seguma apmalis sastāv smilts akmeņiem, cements, ūdens, betona piedeva, un, ja ir nepieciešams krāsains, tad mēs pievienojam krāsvielu. Tai pašā laikā šo produktu ir ļoti būtiski ir dozācija, precīza recepte, kas nodrošina šī produkta kvalitāti. Mēs netaisam betonu. Mēs apstrādājam betonu. Mūsu tehnoloģiskais process saucās sausā vibropresēšana. Katrā ziņā interesanti, tāpēc, ka it kā 5 sastāvdaļas, bet kādas, cik lielā proporcijā tas arī nosaka visu formu un vispār visu sastāvu. Jā. Ejam tālāk? Ejam tālāk. Tad smilts ir padot uz rūpnīcu, izejmateriāli, kur jau sākās precīzā visu izejmateriālu dozācija, kur tiek savākts līdz pašam gramam. Tātad precizitāte mums ir uz gramu. Viņi te ņem un nosver. Tātad šeit tiek lieli svari, kuri pabrauc apakšā zem konkrēta bunkura un kurā tiek jau precīzi dators nodozēt, cik ir vajadzīgs kāds izejmateriāls konkrētam produktam. Ja šeit mēs noskaidrojam, tad te kā pankūks aptuveni, tā kā var gatavot. Izkrīt no viena, izkrīt no otra, kopā samaisās, tad šis savukārt ir tās formas, tā kā panna. Jā, šeit tikai savācās. Maisīšanās notiekās augšā. Jā, tātad mikseri mums ir tie, kas maisa, tie ir augšā. Tieši tāpat kā mīkla. Un šī ir tā forma, tā tortes, tā pankūka, mūsu gadījumā bruģakmens forma. Bruģakmens forma. Jā, un šī ir īpaša? Šī ir īpaša, šī ir dekors 600. Un šī ir tā vieta, kur dzimst bruģis. Jā. Šeit. Jā. Tieši šeit. Veidojam, taisam mūsu betona produkciju, viņu blīvējam, formējam noteiktos izmēros, noteiktās krāsās,
Un tālāk pa lenti. Un tālāk jau pa lenti viņi padodās uz žāvēšanas kameru, kur 24 stundas viņa nostāv, izžūst, un pēc 24 stundām padodās uz pakošanas līniju. Un jau var lietot? Nē. Minimālais, kad mēs sākam piegādāt klientiem savu produkciju, ir pēc 7 dienām. Un tad tos bruģis vēl viņam ir jāpastāv pie klienta. Tas ir tikai brīdis, kad drīkst sākties piegāde, bet iekļaušana un pielietojums drīkst sākties tikai kā minimums pēc 14 dienām no ražošanas brīža. Skaidrs. Cik ātri top, piemēram, šāda viena palete? Palete top, es teikšu tā, kopējais apjoms dienā, ko mēs saražojam, ir 3500 kvadrātmetri. Nevar iedomāties, cik daudz tas ir. Vienā sezonā mūsu mērķis pa 2 rūpnīcām ir saražot 1 miljons kvadrātmetru sezonā. Tātad mēs uzņēmumā šeit Latvijā saražojam 1 miljons kvadrātmetru. 1 miljons kvadrātmetrus. Miljons. Tas ir sasodīt daudz, vai ne? Tas ir sasodīt daudz. Latrūf jau vairākus gadus ir vadošais jumta seguma materiālu tirgotājs un, kā praksa rāda, jau vairāk nekā 6000 apmierinātu klientu. Un kad tad būtu tā mūsu pievienotā vērtība? Pa lielam mēs esam vieni no pirmajiem, kas sāk aktīvāk virzīt tieši moduļus. Kaut arī ir vairāki jumta seguma materiāli pieejami, kā arī pie mums noliktavā, taču pašlaik mēs novērojam, ka tā tendence ir cilvēkiem arī kaut ko mēģināt darīt pašiem. Un lūk, arī klāstā nāca tā saucamie jumta moduļi. Kas tad īsti ir moduļi? Mēs varam iztēloties parasto metāla garo plāksni un sagrieztu gabalos, kuru jau iegādājas cilvēks tieši pa gabaliem un uzstāda kā puzli savā ziņā. Montāža diezgan viegla. Uzreiz iet ietaupījums uz laiku, uz transportēšanu un savā ziņā arī uz materiālu, jo nav lieku atgriezumu un montāža diezgan vienkārša. Būvnieki sākumā gribēja pilnās metāla plāksnes, bet tad beigās mēs sākām spriest, un kad viņi lika šīs plāksnes, viņi teica, ka ļoti viegli. Un jumtu viņi patreiz ir uzlikuši 3 dienās. Tā kā tas ir ļoti ātri un viņš izskatās ļoti grezni. Priekš tā, ka viņš ir metāla jumts, jūs pat nevarat pirmajā brīdī pateikt, ka tas ir metāla jumts. Viņš izskatās pēc īsta dakstiņa jumta. Izvēloties Latrūfu, ko būtībā iegūst klients? Būtībā tā ir visa pīrāga komplektācija gan arī no A līdz Z. Tātad tās ir gan difūzijas plēves, gan arī pats segums, protams, ar ko mēs specializējamies. Un arī jau beidzot ar siltumizolāciju, ja tāda nepieciešama, notek sistēmas, kā arī fasādes materiāli. Un vēl viena pievienotā vērtība šim risinājumiem, tieši moduļiem, ir tas, ka šeit ir iestrādātas stingrības ribas. Ko tas dod? Celtnieki būtībā var bez visādām bažām pārvietoties pa segumu, neuztraucoties, ka kaut kas tiks salocīts, sabojāts. Un kāpēc tieši Budmat modulis? Vēl viens iemesls, kāpēc izvēlēties, jo šeit jau rūpnieciski ir iestrādāti caurumi, lai moduļus saskrūvētu savā starpā. Tātad jūs no sākuma moduli uzliekat uz latojuma, jūs varat viņu kalibrēt starp citu, ja, pirms jūs saskrūvējat kopā un jau tad pieskrūvējat pie latojuma. Tātad montāža diezgan vienkārša un ļoti precīza, kas nav mazsvarīgi. Moduļiem ir arī oriģinālie papildu elementi, kā piemēram kores gals oriģinālais Budmat, kā arī vēja delis. Šādi izskatītos oriģinālā vējmala. Nu, lūk, šādi ir, kur mēs uzliekam uz moduļa šo veideli. Un šāds monolīts izskats mums veidojas, un kad jau viss tiek salikts kopā, izskatās pabeigti un ļoti estētiski pievilcīgi. Bet tāpat laikā, ja vēlaties nedaudz ietaupīt, un jums arī patīk tāds universālāks izskats, kas izskatās arī estētiski, ir iespējams sakomplektēt ar papildu elementiem no modu sistēmas. Arī Budmat ražotājs ir oriģināli paredzējis šādus te universālākus veideļus, karnīzes un pārējos papildu elementus. Tāpēc opcijas ir daudz un dažādas. Pats klients var izvēlēties, kāda vairāk tīk.
Parunāsim arī par krāsu toņiem, jo tas klāsts ir diezgan plašs un man pat paraugi ir līdzi, es jums parādīšu. Būtībā sākot no pārklājumiem un jau beidzot ar matētiem, pat var uztaisīt pilnu kaut kādu māla dakstiņa imitāciju un izskatīsies diezgan pievilcīgi. Kā arī papildus iedrošinājums materiāla kvalitātei, ražotājs Budmat piedāvā krāsas atkārtojamības garantiju. Tātad gadījumā, ja jūs iegādājāties moduļus un pietrūkst pāris gabali, var bez nekādām problēmām iegādāties papildus moduļus un būt pārliecinātiem par to, ka krāsa būs identiska. Budmat Murano modulis, viena tāda moduļa platība ir apmēram 0,8 kvadrātmetri, mainoties no sērijas uz sēriju. Un jums arī tiks parādīts, kā izskatās moduļu iepakojums. Tā ir parasta Eiro palete, uz kuras ir aptuveni 280 kvadrātmetri efektīva platuma. Tātad iedomājamies, ka uz vienas Eiro paletes jums var teikt, ir nokomplektēts vesels jumts. Transportēšanas izmaksas, ērtība, par to visu ir padomāts. Izvēloties pašu segumu, arī jāpievērš uzmanība garantijas termiņiem. Mēs piedāvājam divu veidu pārklājumus, kas mainās. Garantijas termiņš. Vienam ir 30 gadi garantija, kā lūk šim te izvēlētajam modulim. Viņš tāds matētāks, izskatās pievilcīgi, mūsu gadījumā krāsa antracīts. Ir arī tāds glancētāks, kuram būs 50 gadi garantija, zviedru metāls, cinkots, viss, kas nepieciešams ilgmūžībai. Ja ir pienācis laiks uzstādīt jumta segumu, tas nav bijis tik vienkārši, kā tas ir izdarāms tagad. Būtībā ar latrūku palīdzību viss, kas nepieciešams, ir atsūtīt jumta plānu, mēs jums veiksim konsultāciju, piedāvāsim visefektīvāko, labāko risinājumu un pa lielam visu jumtu var nokomplektēt vienā dienā. Un, protams, ka arī nodrošināsim jums visu materiālu piegādi līdz jūsu objektam. Raidījumu piedāvā Sodal un Breakers. Raidījumu piedāvā Sodal un Breakers. Viesoties un braukt ciemos ir brīnišķīgi, tomēr reizēm ir problēmas ar dubļiem. Sveiks, Amsis. Sveiks, Nils. Nila, kā mēs šoreiz darīsim? Kājas dubļainas, laiciņš diezgan tāds. Kāds būs risinājums? Ejam, es tev parādīšu, mums kā reiz ir aktuāls projekts. Izskatās viss ļoti solīdi. Jā, ir kājaslauķis, bet, kā mēs redzam, cilvēki izvēlās šādus risinājumus, jo viņi aizmirst par šo te problēmu, par netīrām kājām, un viņi vairs nevar savādāk risināt to problēmu. Viņi pērk kājaslauķus, it kā uz pirmā acis uzmetienu ir ok, bet kā mēs redzējām, viņš traucē attaisīt durvis, viņš kustās. Viņš sevišķi ir liela ģimene, bērni, mājdzīvnieki, kustība notiek gan uz iekšu, gan uz āru, un tie netīrumi tiek iznēsāti. Tad šis te risinājums ir tiešām nepieciešams. Labi, bet ja šis kājaslauķis nedara, kāda tad ir risinājuma? Ir iebūvējumie kājaslauķi. Kājaslauķi ako ar dažādām restēm. Šis iebūvējot viņu bruģī, viņš būs vienā līmenī, viņš netaucēs durvīm, teiksim, vērties vaļā. Viņam būs reste, kas būs stabila, viņa nekustēsies. Reste varēs izņemt ārā, to kājaslauķi varēs iztīrīt. Ir arī paredzēts ūdens novadīšanai, teiksim, kaut kādas lietas vai dubļi. Tas ir ideāls risinājums. Jā, no kāda materiāla ir šis gatavots? Šis konkrētais ir no polimēra betona. Tie polimēra sveķi viņi padara ūdens neuzsūcošu. Kā tas viss notiek? Runājam pie darbiem. Jā, principā nekas tās sarežģīts nav. Iezīmē kājaslauķu vietu, atzīmē viņu, izņem ārā bruģi, izrok, ja nepieciešams infiltrācijas padziļinājumu, ieliek tauruli, apber viņu ar oļiem un uzstāda kājaslauķi. Normāls saimnieks var uztaisīt arī pastāvīgi. Šis ir svarīgs risinājums, tāpēc par viņu jāpadomā ir būvniecības sākumā. Pēc mūsu pieredzes varētu būt kaut kāda 70–80%, kad tiek aizmirsts par kājaslauķi un kad klienti mēģina to situāciju risināt pēc tam. Jā.
kas pašlaik notiek, izskatās, ka mēs tā kā smilškastē tur kaut ko raukam bedrīt. Līdzīgs process. Tiek veidot infiltrācija, tiks ievietot caurule, apbērt ar oļiem. Šie oļi un caurulē konstrukcija, viņi novadīs to mitrumu, kas nonāks kaislauķī. Nu ko, svinīgais brīdis klāt, visi darbi praktiski pabeigti. Atlicis pēdējais, uzstādīt kaislauķi. Saimniekam atliek tikai izvēlēties režģi, kādu viņš vēlās sev redzēt, un uzlikt viņu pa virsu. Jā, šis ir principā tāds vairāk abrazīvs, viņš labāk varbūt saķer tās netīrums no apaviem. Ir gan paklājs, gan birsti. Mēs viņu iesakām principā izmantot vairāk iekštelpās, un ir arī gumijas. Aha, jā, jo šo izmanto? Šis principā ir diezgan labs risinājums, ja ir kaut kādas lielākas sabiedriskas ēkas. Kaislauķis ir uzstādīts. Pastīsimies, vai taisās durvis vaļā. Jā, viss līmenī. Jā, kājas var noslaucīt. Netīrumi nebūs iekšā mājā, es domāju, saimnieks būs apmierināts. Lūk, arī mājas saimnieks, Ansis. Gvido, Kā tev darbiņš? Izskatās jauki. Mēģināsim noslaucīt kājas, attaisīt durvis un iet istabā. Pagaidām izskatās labi. Cerams, arī kādu ļoti labi kalpos. Pirms tam bija ļoti neērti. Vecais paklājiņš. Kā redzēt, durvis vaļā nevarēja attaisīt. Sprūda durvis. Regulāri viņš tika kaut kur nomests. Un ar netīrām kājām taisina istabā. Sievai arī patīkam dāvana. Mazāk būs jākop istabas un koridors, kur viss tiek sanests. Netīrumu iekšā noslaukam kājas un ejam iekšā. Kur meklēt šos jaukos kaislauķus? Kaislauķus var atrast, iegādāties būvmateriālu veikalos, bet tehnisko informāciju principā var atrast mūsu mājaslapā ako.lv. Un tur var atrast arī cits privātmāju, arī citu objektu risinājums. Principā priekš privātmājām tie ir kaislauķi, kanāli pie garāžām, kas diezgan plaši tiek izplatīti. Un risinājumi dušu telpām. Principā viss, kas saistīts ar ūdeni, lietas ūdeni. Raidījuma Es varu pats sadarbības partneris Sodal jums piedāvā plašu celtniecības materiālu klāstu. Hermētiķus, līmes un poliuretāna putas, lai atvieglotu jūsu būvniecības darbus. Šodien sniegsim jums īsu pamācību kailīstu montāžai. Katrā mājā ir problēma kailīsts, un problēma ir atrast laiku viņus piestiprināt. Es parasti visbiežāk stāvu kaut kur stūrī, jo pa viņām aizmirst un atcerās, ka kaut kāds svētki tuvojās un viesināk. Ir, protams, kālīstas, kurām nopērkam arī speciāli stiprinājumi, speciāli āķīši, kurus pieskrūvē, bet ir iespēja arī to visu vienkārši pielīmējot. Tur ir izvēle ārkārtīgi daudz. Šis ir mūsu jaunais produkts. Ja mēs runājam par konkrēti šo līmi, mūsu ekoloģiskā līme, atkal jāņem talkā tā pati silikona pistola, atkal jāliek iekšā, atkal viss jādara, un ar šo ir divi varianti. Principā, jebkurai līmenī ir divi varianti. Ja. Vai nu jūs liekat viņu tādā zigzagā čūskā un pieliekat klāt, vai arī šajā gadījumā ar šo jūs varat arī likt vienkārši punktus, un ja jūs stiprāk piespiedīsiet, jo viņi labāk arī kalpos un ātrāk arī un spēcīgāk būs tā saķeri ar virsmu. Zigzags labāk derēs tajā gadījumā, ja sienas nav īsti taisnas. Ja, bet tā kā šobrīd tā īsti nav baigā problēma, jo lielai daļai jau ir reģipšu sienas, kas ir gludas, līdzenas un taisnas, tad pilnīgi mierīgi var arī izlīdzēties ar tiem punktiem. Ja, bet ja siena ir nelīdzena, tad labāk tomēr izvēlēties zigzagā.
būvējot māju, un pat pirms tam regulāri ir daudz pārdomas par to, kāds būs siltumizolācijas materiāls. Vai tā būs vate vai kas cits. Iespēju ir tiešām ļoti daudz, un šodien mēs parunāsim par to, kas ir jāņem vērā, izvēloties ventilējumu fasādi. Kāpēc ventilējumām fasādēm akmens vate būtu viens no labākajiem risinājumiem? Ugunsdrošība, mitruma aizsardzība un arī siltumtehniskie parametri. Vizuāli visas vates liekas samērā vienāds, bet tomēr ar ko atšķirās pieeja ventilējumām fasādēm, starpsienām vai citiem risinājumiem? Ventilējumā fasāde ir speciāli materiāli, kas ražoti, kaut gan arī var lietot arī to, ko starpsienām, tikai atkarībā kādi ir šie tehniskās prasības. Klasiski ir divi varianti, kādā veidā varētu veidot šīs ventilējumās fasādes. Viens ir, kā mēs sakam, klasiskais variants, liek karkasā, mīksto vati, liek vēja izolāciju un pēc tam gala apdari. Jā, bet ir viens svarīga lieta, ja veido šo ventilējumu fasādi starp gala apdari un siltumizolācijas slāni ir jābūt ventilācijas spraugai apmēram 5 cm platumā. Šajā gadījumā tas ir domāts tā, lai, ja gadījumā ir mitrums veidojas vai kaut ko, tad tas jebkurā gadījumā tiks izventilēts. Šiem te diviem materiāliem saucās Ventirok. Šiem te materiāliem ir iestrādāta jau ražošanas procesā vēja aizsardzības slānītes 30 mm. Tā ir tā ārējā daļa šeit mums ārējā daļa blīvāka, un tā arī, ja liekot pie sienas, tad jābūt arī šo cieto slānīti uz ārpus. Līdz ar to mēs ietaupām it kā uz to, ka mums nevajag to pašiem likt to ārējo kārtu. Pašiem nevajag noslēgt, nevajag likt karkasā. Tieši tā, šī gadījumā, ja lieto Ventiroku materiāls, tad nav vajadzība karkasu piestiprināt dībeļiem vai profilu. Tāpat vienkārši ņemt klāt? Piestiprināt, jā, tieši tā, piestiprināt dībeli, izmantojot vertikālos profilus vai arī elementus, pie kā stiprināt, gala apdari un viss. Raidījumu piedāvā Soudal un Breakers.